Jā, tagad ir 10 gadi pagājuši, kopš es esmu satikusi Jēzu, un man jāsaka, ka dzīvē ir mainījies pilnīgi viss. Attiecības ģimenē, mans redzējums, vispār dzīves redzējums, mani mērķi, sapņi, mani draugi, mans darbs, mans kalpojums, man ikdiena, ieradumi, pilnīgi viss ir mainījies. Pat ģērbšanās stils ir mainījies, viss ir mainījies. Un es esmu neticami pateicīga Dievam par to, kā viņš ir mainījis manu dzīvi. Bērnībā, es biju kristīta jau 3 mēnešu vecumā. Vecāmāte mūsu veda ar brāli uz katoļu baznīcu, uz Jākaba katedrāli kopš mazām dienām, bet pusauģu vecumā es arvien vairāk attālinājos no baznīcas. Man tas bija kaut kas svešs, tikai tādas svētdienas mises, kuras mēs apmeklējām varbūt svētkos ar ģimeni. Un tad es apprecējos 21 gadu vecumā, mums piedzima 3 bērni ar tādu laika starpību, un līdz 30 gadiem es patiesībā biju piepildījusi tos mērķus un sapņus, kas man bija sarakstīti. 20 gados es biju aptuveni uzlikusi sev tos 10 gadus mērķus, ka es vēlos apprecēties, lai mums būtu ļoti laba māja, mašīna, labs darbs, lai es varētu piepildīt savus hobijus, ceļošana un dažādi citi, lai man būtu laba veselība, lai es varētu sportot un dažādi citi tādi ļoti pasaulīgi mērķi. Un jāsaka, ka tajos 30 gados es tos mērķus biju piepildījusi, un 30 gadu jubilejā kaut kā tā sanāca, ka es atkal sēdēju uz soliņa. Es atceros, bija piedzimis jaunākais bērniņš, un viņš bija pavisam vēl maziņš, un es sēdēju uz tā soliņa un sarakstīju nākamās 10 gadus mērķus un lietas, kas man patīk un ko es vēlētos piepildīt, ko es gribētu darīt. Un viena no tām lietām bija pirts skola. Man bija no bērnības tādas labas atmiņas par lauku pirtīm, par to, kā mēs ar ģimeni braucām uz turieni, un man likās, ka es gribētu savos lauku mājā, kad man nākamā 10 gadus mērķis būtu uzcelt lauku māju, un es savā lauku mājā gribētu šo te pirti. Un tāpēc es pieteicos uz pirts skolu, un šajā pirts skolā es uzzināju, ka ir tādas pirtīžas bērniem, kur var vest mazus bērniņus, un kā agrākos laikos tā ir bijusi kā tradīcija. Bet es neapzinājos, cik daudz nepatiesības un cik daudz okultātam visam sekoja. Tajā pirtsskolā, kur es gāju, šie cilvēki, kas mācīja par visām šīm lietām, ļoti, ļoti ieinteresēja mani. Man likās, ka tas tiešām ir kaut kas ļoti labs, ko var dāvāt savam bērnam. Tā ir ļoti skaista tradīcija, ko senlatvieši ir ievērojuši, un arī man noteikti to vajag. Es nopirku grāmatu un biju pilnīgi pārliecināta par šo ideju, ka mums jāved bērns uz pirtīžu. Un jaunākam bērniņam, kad bija 6 mēneši, mēs ar vīru, es pārliecināju vīru, ka mums noteikti to vajag. Un tur bija savas lietas, kas bija jāizdara, tur bija dažādas lietas, kas bija jādabū, gan tur sarkans dzīpars un kāds monētas un nesaskalots avota ūdens, un lai cik sarežģīti to būtu dabūt, man likās viss tā ļoti skaisti sakārtojās. Vecāmātei es aizbraucu pajautāju, viņa man iedeva vecvecmātes, tur sarkanus dzīpars, un tētis iedeva vecvectēvu monētas, un vīrs atnes šo avotu ūdeni, un likās, tik skaisti viss sakārtojās. Bet patiesībā šobrīd, skatoties atpakaļ, es domāju, man vispār prāts nebija skaidri, nestrādāja. Es tā kā neredzēju cauri tam visam nekādu ne apmāru, ne melus, ne viltu, ne to, ka tas vispār viss izklausās ļoti dīvaini. Arī ļoti maz tajā laikā vispār zināju par šīm okultajām lietām un par to, cik daudz ienaidnieks var izdarīt ļaunu caur šīm visām okultismu un visām šīm paražām. Un tad mēs atceros tajā dienā, kad jau mums bija jābrauc uz šo pirtīžu, vecāmāte man zvanīja un teica, ka viņa visu nakti nav varējusi gulēt, ka viņai ir bijuši ļoti slikti sapņi, murgi, un ka viņai ir sajūta, ka noteikti man nevajag braukt. Viņa ir pārliecināta, ka Dievs viņu brīdina, ka mums uz turieni nevajag braukt. Un es tam neticēju, un man arī likās, bija nērti, tu tagad kaut ko atcelt, viss bija samaksāts, un bija pilnīgi pārliecināta, nē, mēs brauksim, es taču neteikšu vīram tagad, ka es esmu pārdomājis, ka tā ir bijusi kļūda. Tas jau arī būtu manu lepnumu ļoti graut, un tajā laikā mēs devāmies uz turieni, notika šī pirtīža, kur bija ļoti daudz lietas, kas man jau tajā brīdī teica, ka tādas sarkanās lampiņas iededzināja, ka šeit kaut kas nav kārtībā. Un principā tajā laikā es neapzinājos, ka caur šo rituālu, caur šiem vārdiem, caur šo veltīšanos es savu dēlu patiesībā veltīju kaut kam citam, pilnīgi citam, lai arī tiešā tekstā tur netika, protams, teikt ne vārdi, ne sātans, ne kaut kādas citas tādas atklātas lietas, bet viss tas, kādā veidā tas notika, ar tādu
kā šī saimniece vai šī pirtīs rituāla veicēja teica, ka mēs programmējam. Katra māte var programmēt sava bērna likteni, un kā tas mūsu nodoms ir ļoti labs, bet patiesībā mēs jau viņu neveltījām Dievam. Mēs šīs lietas izteicām, ar tādiem vārdiem. Un tad pagāja vēl kāds pusgads, viss bija kārtībā, rituāls beidzās, es pat viņu nesaucu par rituālu, tā bija pirtīža. Tas mans nodoms bija, ka es savam dēlam vēlu patiesi labāko. Pēc kāda pusgada, kad manam bērniņam jau bija pusotrs gads, mans vīrs uzdāvināja brīnišķīgu ceļojumu uz Austrāliju, mēs devāmies šajā ceļojumā un atgriezāmies pie šīs ceļojuma. Es atceros, ka man tad pirmo reizi pārņēma šis pilnīgais tukšums. Mēs bijām tikko atgriežies no ceļojuma, mums bija brīnišķīgas attiecības, 3 bērni, kas mūs gaidīja mājās, un viss likās, ka ir piepildījies. Visi sapņi, visi mērķi ir piepildījušies, un es jautāju, kāpēc es nejūtos laimīga, kāpēc man ir tāds tukšums. Tajā laikā es neapzinājos, ka tas ir tas tukšums, kas nevar tikt savādāk kā piepildīts kā vien ar attiecībām, ar Dievu. Tā es tādu lūgšanu, neapzinātu lūgšanu sūtīju Dievam ar lūgumu palīdzēt man piepildīt šo tukšumu. Un 3 dienas vēlāk mans bērns, jaunākais bērns, kur mēs arī bijām veduši šīm pirtīšām, ļoti smagi saslima. Viņam sākotnēji bija vienkārši augsta temperatūra, un es domāju, ka tās ir vai ausu sāpes vai zobu sāpes. Pēc 3 dienām mēs izsaucām ātro palīdzību, jo tie apstākļi nekļuva labāki, un viņam arī sāka tādas ķermeņa trīcēšana sākās, un ik pa brīžiem tie muskuļi noraustījās, un mēs nokļuvām slimnīcā, un arī tur tie ārsti nepievērsa īpašu uzmanību. Mūs lika no sākumā, laikam, ausu un deguna nodaļā, un tur neatklāja nekādas saslimšanas, un tad jau, kad nāca 5. 6. diena, tad mūs ielika neiroloģiskajā nodaļā, jo neviens ārsts nevarēja izskaidrot, kāpēc viņš pārstāja celties, pārstāja runāt, pārstāja ēst. Viņš tika pieslēgts pie sistēmām. Un tad, kad mēs nonācām neiroloģijas nodaļā, pie manis atnāca ārsts, un es ārstam jautāju, cik nopietni mans bērns ir slims. Ja mēs vērtējam, ka no 1 līdz 10, un 10 ir vēzis, tad viņš teica, ka 9 ir tā saslimšana, jo mēs šobrīd nevaram noteikt, un ir aizdomas par meningoencefalītu, kas ir smadzeņu, kas varētu būt smadzeņu apvalkos, un ir jāveic magnētiskā rezonance, biopsija. Un tad es atceros, ka tajā brīdī man beidzot ieslēdzās tāds apziņas stāvoklis, kas bija pavisam savādāks. Es stāvēju, un man likās, es beidzot apzinos, cik nopietni tas vispār ir. Un es atceros tās emocijas, visas, kas manī nāca, un man bija pilnīgi vienalga, vai mani redz uzņemšanas nodaļā, ka es esmu pilnīgi sabrukusi uz zemes un raudu. Man vienkārši tajā brīdī izmisīgi gribējās kādu, kas man var palīdzēt. Un es apzinājos, ka ārsti un cilvēki man šobrīd vairs nespēja palīdzēt. Un es sāku lūgt. Un tā mana lūgšana bija Dievam par to, vai viņš mani vispār dzird, lai viņš man piedod par to, ka es esmu tik daudzus gadus viņu atmetusi. Un es lūdzu piedošanu viņam par to, cik ļoti savā spēkā mēs esam dzīvojuši, bet tajā brīdī es neapzinājos, es vienkārši izmisīgi gribēju, lai kāds mums palīdz, un tad es atceros pēc šīs biopsijas magnētiskās rezonances, mēs nonācām atpakaļ istabā, viņš vēl aizvien bija tādā bezsamaņā, un es vakarā ejot gulēt, man bija līdzi 2 lietas, man bija līdzi somā grāmata, kas saucās 12 dzīves stāsti, un man bija līdzi rožkronis. Un es atceros, ka es izlasīju šo grāmatu, un es nezināju, ka šo grāmatu man bija māsīca Austrālijā iedevusi, un viņa teica, ka šī grāmata ir izmainījusi arī viņas dzīvi. Un es nezināju, ka šī grāmata ir par 12 vecākiem, kas ir zaudējuši savus bērnus. Un izlasot šo grāmatu, es biju pārliecināta, ka Dievs man saka, ka man ir jāatvedās no savu bērna, ka tā bija tāda kā sagatavošana, lai es atdotu viņu Dievam. Un es domāju, ka tā arī caur šo lūgšanu un caur šo tādu sirds stāvokli Dievs man bija sagatavojis, ka es vispār varēju šos vārdus izteikt. Es toreiz izteicu viņam, ka es atdodu viņam savu bērnu, es atdodu viņam viņa dzīvību, jo viņš man viņu arī ir dāvājis, un viņam ir tiesības viņu ņemt, jo viņš ir viņa īstais tēvs, un ka es pateicos par to laiku, kas man bija dots. Tā bija tāda lūgšana, kurai līdzīgu es neesmu savā dzīvē vairs piedzīvojis.
jā, es biju gatava viņam atdot pilnīgi visu, un tajās sāpēs es arī aizmigu, un tajā lūkšanā es atceros, ka es pabeidzu lūgt rožkroni un vienkārši aizmigu. Un arī vēl tie vārdi, pēdējie laikam, ko es izteicu, ka ja tomēr viņš gribēs manu dēlu dzīvību glābt, un ja man dēls paliks dzīvs, tad es kalpošu viņam visu savu mūžu. Un aizmiegot, es burtiski pēc vairākām stundām pamodos, un saules stari pirmo reizi pa visām dienām spīdēja saule, un es redzēju, ka saules stari spīd uz bērniņa gultu, un bērniņš bija apsēdies. Viņš sēdēja gultā pirmo reizi pa visu šo nedēļu, viņš sēdēja un spēlējās ar saviem kājas pirkstiem. Viņš bija pilnīgi vesels, viņš bija pilnīgi dziedināts, un neviens ārsts to līdz šai dienai nav izskaidrojis, neviens man nav varējis pateikt, kā tas var būt. Ārsti nāca uz turieni istabā iekšā palātā un fotografēja, filmēja viņu, prasīja visādus jautājumus. Viņi bija pārliecināti, ka viņa smadzenes būs bojātas un ka tur nebūs šo visu dienu rezultātā tāda iespējamība, ka viņš būs pilnīgi vesels. Bet viņam šobrīd ir 10 gadi, viņu saucē Mīls, un tas, ko Dievs šajā laikā izdarīja, viņš ne tikai man atgrieza dēla dzīvību, bet viņš patiesībā atgrieza mani pašu, viņš man iedeva manai dzīvē pilnīgi citu jēgu, un tie vārdi, ka es viņam kalpošu visu mūžu, patiesībā tā ir lielākā dāvana man, ka es viņam varu kalpot, un tas, ka viņš šobrīd ir mainījis visu manu dzīvi, visu manas ģimenes dzīvi, manu redzējumu, manu ikdienu. Tā ir dāvana man, liela žēlistība, ko mēs kā ģimene esam saņēmuši no viņa. Pateicība Dievam par viņa darbiem, par to, kā viņš dziedina dvēseles, Viss slavu Dievam, āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs Tev pateicam par to, kad Tu mūs atrodi vietās un laikos, kad mēs esam nomaldījušies, kad mēs vairs paši neredzam, kas ir patiesība, kas ir dzīvība, kad arī tajos mirkļos Tu esi ar mums un Tu vēlies mūs ņemt atpakaļ pie sevis un aicināt pie sevis. Kungs, esi mums žēlīgs un piedod mums par to, kad mūsu apgrēcība, ka mēs dumpojamies un mēs negribam, un mēs gribam darīt tā, kā mums patīk. Un dažreiz nelaimē, cauri nelaimē mēs piedzīvojam vislielāko dzīvību. Un paldies par šo liecību, paldies par šo dzīvības stāstu, paldies par to, kā Tu esi vedis atpakaļ uz dzīvības ceļa. Paldies Tev, Kungs, un ved mūs arī turpmāk pa ceļu, kurš ved uz dzīvību, Kungs. Slāva Tev, Kungs, it visā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen! Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen! Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.